komentējot šo dažādu juristu viedokļus par to, ka Latvijā tik tiešām pastāv obligātā vakcinācija, es gribētu mazliet oponēt, jo tad, kad šī obligātā vakcinācija sākās attiecībā pret pieaugušiem cilvēkiem, tad, kad tik tiešām cilvēki nevarēja saglabāt savu darbu, nevarēja turpināt mācības, viņiem bija jāvakcinējās. Nē, nekādā gadījumā mums valstī nekad nav bijusi obligātā vakcinācija. Nē, tā ir jūsu izvēle. Vai nu zaudēt darbu un palikt bez vakcīnas, vai tomēr savakcinēties, tā kā to dara visi pieklājīgi cilvēki. Taču tagad, kad mēs runājam par bērniem, pēkšņi mums parādās jauns termins – obligātā vakcinācija. Jā, tik tiešām vakcinācija ir obligāta. Mēs to varam lasīt vakcinācijas noteikumos, kur ir rakstīts obligāti vakcinējami. Tātad bērni un vakcinācija ir obligāta pret tādām infekcijas slimībām. Taču ir viens tāds ļoti interesants knifs, un to arī tiesa ir atzinusi savos lēmumos. Obligātā vakcinācija šajos noteikumos nozīmē valsts obligāto pienākumu šīs vakcīnas nodrošināt. Nevis piespiest kādu ar varu savakcinēties. Un abu meri loma šajā situācijā, kad es dzirdu Siliņas kundzi, kad ir divi, teiksim, ministri, ar kuru darbu viņi ir apmierināti, tad viņi pirmo nosauc abu meri un pēc tam Čakšas kundzi. Tad rodās jautājums, varbūt arī abu meri kungam vajadzētu tā mazliet paškritiskāk arī attiekties pret savu, kā saka, ministri un visu, kas tur notiekās. Mazliet padomāsim, kā viņi to ir iedomājušies. Obligātā vakcinācija bērniem. Tātad, ja 6-gadīgs bērns, vecāks, tātad negrib viņam šo vakcīnu, tad bāriņtiesa uz laiku atņem vecākam tiesības, aptur. Un kas notiek tālāk? Pats svarīgākais. Kas notiek tālāk, tad, kad ir jānodrošina bērnam šī vakcīna? Bērns negrib, viņš ir nobijies. Māte ir, tātad viņš ir atdalīts no mātes, viņš ir varbūt izņemts no ģimenes, viņam ir stress. Vai māte tiek piespiesta viņam iet līdzi uz medicīnas iestādi, nezinu, roku dzelžos vai kaut kā savādāk. Un šajā visā stresainajā situācijā bērnam tiek ievadīta vakcīna. Kā jūs domājat, vai viņš nepretojas? Protams, ka bērns pretosies. Un kā jūs domājat, vai šajā gadījumā šī tik tiešām nebūs piespiedu vakcinācija, nevis obligāta, bet jau piespiedu, kad bērnam sveši cilvēki turēs roku un ievadīs vakcīnu. Tā būs piespiedu medicīniskā manipulācija. Un es vēl gribētu arī akcentēt uzmanību uz bāriņtiesām. Relatīvi nesen mums bija teritoriālā reforma, ja? No 119 uz 43. Tātad, man liekas, tur taču arī vēl bāriņtiesas sistēma nav līdz galam, kā saka, nostabilizējusies. Es neizslēdzu to, ka tur tagad ir iecelti daudz jaunu cilvēku, kur īstenībā nezinu, ko viņi vēl, ko un kā darīt. Un ja mēs tik ar vieglu roku uzreiz to pārmetam uz bāriņtiesu, man liekas, sabiedrība bāriņtiesu reputācija arī nav diezgan augstā līmenī. Un pavisam noslēdzot šo tēmu, kurā, manuprāt, te gan vecākiem jāpieslēdzās visiem. Šis jautājums ir ļoti nopietns, mums jāparāda, ka mēs nebaidamies no šādiem visiem puskoka lēcējiem. Tātad, 14-gadīgs bērns, viņš jau ir tiesīgs pats pieņemt lēmumus. Ko darīt ar viņu? Iedomājamies situāciju, ka šim bērnam ir nepieciešama vakcīna, to uzskata tiesības sargs, to uzskata valsts. Bērns ir jau 14 gadi, viņš jau pats var pieņemt lēmumus, viņš var pateikt, es negribu vakcinēties. Es negribu vakcinēties. Kas notiks šajā brīdī? Māte, viņa vairs nav noteicēja. Bērns pats pieņem lēmumu, viņš pasaka, es negribu. Viņš tiek nogādāts piespiedu kārtā, konvojēts. Pasakiet man lūdzu, tiesības sarga speciālisti, kuri tik ļoti ienīst bērnus un ģimenes. Kā jūs to dabūsiet gatavu? Un pa ko pārvērtīsies Latvija? Un šeit es domāju, pēdējais laiks, es domāju, ka vecākiem sacelties pret šo sistēmu
Nevis atkal sēdēt kaut kur malā un cerēt, ka viss tāpat pāries. Tātad, ja šie nezvēri, kuri izdomā šādu jaunu kārtību, tik tiešām šo kārtību pieņems, tad mums būs jārīkojas.